Jauno apkurses sezonu Liepājas Enerģija uzsāka ar jaunu samazinātu siltumenerģijas tarifu par 13% vai naudas izteiksmē par 7 latiem. Tas ir 3. un lielākais tarifu samazinājums Liepājas Enerģijas vēsturē. Šis tarifu samazinājums ir pateicoties diviem investīciju projektiem. Pirmais un senākais no tiem ir siltumtrašu rekonstrukcija 2011. gada vasarā, kas izmaksāja aptuveni 3,5 miljonus latu. Un otrais investīciju projekts ir biokoģenerācijas stacija, kurš tarifa iesniegšanas brīdī projekts bija tikai pusē apmēram, stacija vēl tikai būvējās. Un veidojot jauno tarifu, mēs izmantojām faktiskos datus par siltumtrašu efektivitāti un plānotos aprēķinus par biokoģenerācijas darbības efektivitāti. Ja līdz šim tarifu saskaņā normatīvajiem aktiem aprēķināja balstoties uz konkrētiem darbības rezultātiem, tad jaunais tarifs balstīts uz aprēķiniem. Ar to arī šis tarifs atšķirās no iepriekšējiem samazinājumiem, kad mēs balstījāmies tikai uz faktiskajiem rezultātiem. Šajā gadījumā mēs aizgājām pa priekšu projektam ar tarifu, un tarifu veidojām balstoties tikai uz plānotajiem biokoģenerācijas stacijas rādītājiem. Mērķis tam bija panākt tarifa samazinājumu līdz ar apkuras sezonas sākumu, nevis teiksim, kaut kad 13. gada vasarā vai vēlāk, kad tas mūsu klientiem nebūtu tik nozīmīgi. Kā ir citos gadījumos, vai teiksim, ir tādi precedenti, vai iepriekš arī tā tarifs ir rēķināts, ja tas ir balstīts tikai uz plānotajiem guvumiem, nevis uz no reālajiem? Liepājas Enerģija tā nav darījusi līdz šim, un cik man zināms, tā nav darījuši arī citi siltumapgādes uzņēmumi. Līdz ar to mums nācās diezgan daudz vairāk strādāt ar regulātoru, daudz vairāk pierādīt par to, jo viena lieta ir pierādīt to, kas faktiski ir noticis, iesniegt atskaites par kaut kādiem rezultātiem, un daudz grūtāk ir nopamatot to, kas vēl nav noticis. Ja, parādīt, ka tur šķeldas patēriņš būs tieši tāds, kad elektrības patēriņš būs tieši tāds, ja, un to visu izdarīt tad, kad vēl šķelda nav neviena skaida aizdedzināta, ja, un elektrība, teiksim, jaunajā projektā nav vēl sākta nemaz patērēt. Liepājas Enerģija apkurses sezonai ir gatava, un jau 7. gadu apkurses sezonas sākumu sev var noteikt katra māja individuāli. Šobrīd siltumenerģijas padevēji ir pieslēgti jau 200 nami, no turpat 900. Kā jau vairāk kārt norādīts, vienīgais šķērslis siltumenerģijas pieslēgšanai ir parādi. No Liepājas Enerģijas puses ir tikai viens nosacījums. Jābūt ir apmaksātajiem vecajiem rēķiniem un nedrīkst būt parādi par saņemto siltumenerģiju. Tālāk, ja šie parādi mājai nav, tad iedzīvotājiem jāgriežās pie sava apsaimniekotāja ar lūgumu pieslēgt apkuri, un apsaimniekotājs tālāk arī pieņem šo lēmumu, kurā brīdī tad apkuri pieslēdzam. Un par cik mājas ir aprīkots ar moderniem siltummezgliem, tad nav nekāda problēma atgriezt attiecīgajā brīdī ventilu, noregulēt siltummezglu un apkuri iet vaļā, kā saka. Automātika pati regulēs siltākā laikā, ja temperatūra pacelsies, apkuri izslēgsies pati, pa nakti, kad paliks vēsāks, ieslēgsies pa jaunu, tā kā no tā viedokļa nav nekāda problēma. Diemžēl vairāk kā 10 mājām varētu būt tāda situācija, ka apkurses sezonas sākums aizkavējas, parāda liela, vienošanās netiek meklētas. Te nu lieku reizi jāatgādina, ka iedzīvotājiem rūpīgi jāizvērtē, kam uzticēt mājas apsaimniekošanu. Pirmkārt jau iedzīvotājiem vajadzētu visu laiku sekot līdzi, ko tad viņa apsaimniekotājs dara. Jo cilvēki ir izvēlējušies apsaimniekotāju paši, neviens viņiem nav to uzspiedis, tas ir paši iedzīvotāju lēmums. Ja viņi ir šo pienākumu kādam uzticējuši, vajadzētu pasakot līdzi, kā tas pienākums tiek pildīts. Ir kaut kādas šaubas, teiksim, vai tie maksājumi ir izdarīti, varat nākt pie mums, sniegsim informāciju par konkrēto māju, teiksim, cik tas apmaksas ir,
kāda ir situācija, bet pirmkārt vajadzētu prasīt pašam apsaimniekotājam. Un apsaimniekotājiem arī ir pienākums atskaitīties iedzīvotājiem par savu darbību. Un vēl, tarifs visiem vienāds, tagad par 7 latiem zemāks, bet maksa katrā mājā atšķirīga. Tarifs jau ir tikai viena sastāvdaļa no tā, cik ir jāmaksā par siltumu. Ja. Tāpat kā par maizi vai par benzīnu, ja, cena ir viena lieta, un otra lieta ir, cik daudz to pakalpojumu patērē. Un pilnīgi noteikti tās mājas, kuras ir siltinātas, tās patērē mazāk siltumu, līdz ar to viņiem arī mazāk ir jāmaksā. Un tās mājas, kas nav siltinātas vai nav tik labā tehniskā stāvoklī, kur ir, teiksim, pagraba logi vaļā, vēl kaut kas vaļā, ja, tur arī tas siltums aiziet gaisā un viņš tērējās pilnīgi nevajadzīgi, un tā maksa ir lielāka, bez šaubām. Tas nozīmē, ka visiem vienādi maksa par apkuri šajā apkuras sezonā nesamazināsies? Procentuāli droši vien, ka samazināsies visiem vienādi. Tam, kam bija daudz, tam būs par 13% mazāk, un tam, kam bija mazāk tā maksa, viņam arī būs par 13% mazāk. Jā. Bet, protams, ka nebūs tā, ka visas mājas maksās vienādi rēķinot uz kvadrātmetru. Jā. Arvien vairāk cilvēku vienojas un sakārto savas mājas, tās nosiltinot. Tagad, kad samazināts ir arī siltumenerģijas tarifs, domājams, ka ieguvums būs ļoti jūtams.